Ņemot vērā nopietnus un skaidri konstatētus vēlēšanu ietekmēšanas gadījumus vairākās valstīs, mums jāapzinās un jāpieņem, ka Krievija centīsies ietekmēt arī Latvijas pilsoņu viedokļus. Tieši no šāda pieņēmuma ir jāiziet gatavojoties vēlēšanu procesam. Tā šodien uzsvēra eksperti, norādot, ka tie vairs nav teorētiski riski, bet gan konkrēti draudi valsts drošībai. Tāpēc valstī ir nepieciešams skaidrs un konkrēts rīcības plāns, lai gan valsts institūcijas, gan sabiedrība būtu gatava jebkuram iespējamam scenārijam. Mums jārēķinās ar dezinformāciju, kurā mēģinās sašķelt sabiedrību, izmantot tādus naratīvus, kas liek atbalstīt pilnīgi greizus viedokļus, tā kā mēs redzējām ar anti-covid vakcīnu gadījumu, un pārliecināt mūs, ka NATO nekam nedara, NATO nekad mūs neaizsargās un amerikāņiem nevar uzticēties. Konferences pirmajā daļā uzmanība tika veltīta dezinformācijai kā ārvalstu hibrīdu uzbrukumu izpausmei, analizējot tās ietekmi uz sabiedrības izvēlēm un vēlēšanu procesu. Savukārt otrā konferences daļa tika veltīta mākslīgā intelekta ietekmei uz vēlēšanu procesu un vēlētāju izvēli. Īpaši izvērtējot riskus, kas saistīti ar mākslīgā intelekta ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpēc ekspertu un arī amatpersonu ieskatā, tuvojoties rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, īpaši svarīgi ir stiprināt sabiedrības uzticēšanos vēlēšanu procesam. Mākslīgais intelekts nebija vēl iepriekšējās vēlēšanās tādā apmērā jebkuram pieejams. Otrakārt, arī tās tendences, kas veļas pāri ne tikai Eiropai, tāds radikālisms, populisms ļoti ekstrēms un kam pieķeras klāt emocijas no sociālajiem tīkliem. Un treškārt, neapšaubām ārvalstu iejaukšanās, mūsu gadījumā ir tīpaši Krievija. Ar valdības rīkojumu izveidot šī starpnacionālā grupa, kurā tiks koordinēti šie visi darbības procesi un institūcijas lomā, gan gatavojoties vēlēšanām, gan testējot vēlēšanu sistēmas un procesus, kā arī novērot vēlēšanu gaitu un uzraudzību. Vislielākais risks dažādām krāpšanām un dziļu viltojumiem ir pēdējās dienās pirms vēlēšanām un tieši vēlēšanu dienā. Taču svarīgs būs arī priekšvēlēšanu laiks, kas oficiāli sāksies jūnijā un arī tiks pastiprināti uzraudzīts. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.